Ok, viss ierakstās, laikam. Tā laikam sanāk, jā. Tā, ok, viss ir. Um, Esiet sveicināti jaunā podkāstā. Otro reizi centīšos ierakstīt šo epizodi, bet esmu sarakstījis kaut kādu ievadiņu. Jā, nu, ko tur stāstīt daudz, nu, ķeršos, vērsim pie ragiem un centīšos visu tā normāli pastāstīt. Tātad izdomāju spēkā podkāstu Ietekmes spēks. Ļoti labi pateicis, malecis, 10. Jā, esiet sveicināti, dārgie klausītāji, ar jums šodien Ietekmes spēka podkāstā Arnolds Jānis Krauklis. Un pirmajā epizodē būšu kopā tikai es. Nākamās epizodes būs ar kādu viesi. Un jā, esmu bišķiņ satraucies. Tā vismaz skriptā ir rakstīts, jo daru to pirmo reizi. Jā, uzrakstīju bišku skriptu, lai nu, kaut kā pa plūsmai būtu šodien. Bet man patīk izkāpt no savas komforta zonas un pamēģināt kaut ko jaunu. Kā, pieņemsim, tagad runājoties ar mikrofonu un kameru priekšā un datorā ierakstās. Viss ir baigs smuki īstenībā. Es tikai ceru, ka viss būs tā, nu, gan skaņa, gan video, gan balss un viss pārējais. Būs tā baigi forši, bet, nu, par cik pirmā epizode, tad visticamāk kaut kādi, protams, uzlabojumi būs ar nākamajām epizodēm. Bet pirmajā epizodē pastāstīšu bišku par sevi, kāpēc esmu šeit un kāpēc es runāju, kā es esmu nonācis līdz šim stāvoklim, kurā esmu tagad, un nedaudz pieskaršos ar vērtībām un atziņām, ko esmu savas dzīves laikā ieguvis, un kuras man ir pašas vērtīgākās un pēc kurām es dzīvoju katru dienu. Un pastāstīšu par ietekmes spēku, kāpēc ir ietekmes spēks, un par savu vīziju par šo podkāstu. Un, nu jā, kaut kā tā, es ceru, ka patiks šī epizode, un jā, es ceru, ka, ja jūs gribat iepazīt mani, tad šeit ir pastāstīšu diezgan daudz ko par sevi, nu, vismaz es tā domāju, un pastāstīšu arī lietas, kas ir personīgas vai personiskas. Īsti vēl joprojām nezinu atšķirību starp personīgu un personisku. Bet, ko es gribu pateikt, es ceru, ka neviens neklausās, un pat ja jūs klausties, tad nerunājiet par to ar saviem draugiem, ar savu ģimeni, ar jebko, vienkārši noklausties un paturiet to pie sevis. Un, jā, kāpēc? Es pastāstīšu dziļi, nebaidoties no judgmenta, ko var sniegt par savu dzīvi. Varbūt vēl joprojām ir insecurities kaut kāds un nedrošība par to, bet, manuprāt, viena no vērtībām, pēc kuras es dzīvoju, ir patiesība. Un, jā, un ka katram ir lietas, ko viņš ir darījis, un varbūt nav tik labas, un jā, ļoti forši pateicu visu. Un, jā, tā kā atklāšu par sevi kaut ko es stāstu varbūt saviem labākajiem draugiem. Un, jā, tāpēc lūdzu, nerunājiet apkārt. Un, jā, tātad pirmas epizodes ir, protams, svētais iemetiens. Esmu to darījis, man liekas, jau 9 gadus. Un vienmēr, kad es iemetos, man tētis tā saka, nu, kad tu beidzot atmetīsi? Es tā saku, nu, nav man prioritāte tagad. Daļai no vienas puses man patīk iemesties. Bet tajā pašā laikā es apzinos to, ka tā ir atkarība. Un, ja man to nevajadzētu darīt, es to nedarītu. Un, nu, ja es to varētu nedarīt, es to varu nedarīt. Gribu pateikt to, ja es nebūtu sācis, es nebūtu tagad to darījis, un es atrastos pilnīgi tādā pašā stāvoklī, kādā es esmu tagad, tikai man nevajadzētu šitos. Jā, bet tagad ir ieradums, un kas izveidojies, un jā, un to daru. Labi, pirmais, ko es savā skriptiņā esmu salicis, ir iepazīstināšana ar sevi.
Un tad ir jautājums, kas es esmu? Īstenībā tas ir ļoti grūts jautājums, ko atbildēt, un tikai nesen īstenībā es sāku tā, nevis nesen, bet, jā, īstenībā nesen sāku pietuvoties tam, kas es esmu, bet man liekas, ka stāstīt par to, kas es esmu, šajā epizodē nebūtu diezgan loģiski, jo tur vajadzētu kaut kādu, nezinu, filozofijas nodarbību, filozofijas podcastu. Bet nākamais jautājums ir, ko es daru? Jā, es nedaudz pastāstīšu par to, ko es daru. Tātad es esmu students, es mācos medicīnu 5. gadā. Man ir līgums noslēgts ar Stradiņu universitāti 6+2. Tas nozīmē, ka 6 gadi ir normāli jāmācās, un tad 2 gadi ir, player decision, kad, tu vari pagarināt līgumu uz 2 gadiem. Un es to izmantoju. Izmantoju pirmo reizi pagarinot uz 1 gadu, kad es biju 3. gadā. Ir tāds priekšmets embrioloģiju, un tas ir principā priekšmets, kad mazais spermatozoīds atnāk pie mazās olšūnas, un tad viņi savienojās, un tad tur veidojās 2 šūniņas, 4, 8, 16, 3, 2, un tad un veidojās pēc 9 mēnešiem iznāk tāds maziņš bebucīts ārā. Un tad principā embrioloģija ir priekšmets, kur to visu pēti no A līdz Z, zīmē ar roku, zīmē katru, no kā veidosies kaut kas, kādas nieres būs, 1, 2, 3, un tad kura nomaina, kādi hormoni izdalās un vispārējais. Diezgan sarežģīts priekšmets. Un, protams, izkritu ārā 3. gadā, jā, gadu vēlāk atgriezos, un tad jau bija Covids, un tad bija attālināt nolikt to priekšmetu nebija baigi grūti. Bija jāpieslēdzās Zoomā, un jāatrod pareizie draugi, kas palīdzēs nolikt, un tad jau eksāmens nebija jāliek tikai tāpēc, ka automāts bija, un tad tiku tam pāri. Otra reize, kad es pagarināju savu līgumu ar Stradiņiem, ir 20. gada beigas, tas bija Covids, un izdomāju aiziet projām vispār no medicīnas, sapratu, ka nevēlos mācīties. Jā, tajā laikā bija tādā, samainīju savu dzīvi uz visiem 180 grādiem, pateicu, ka es vairs nemācīšos, nestrādāšu, es braukšu uz laukiem, izolēšos no sabiedrības un rakstīšu grāmatu. Tajā laikā man salikās tāds stāsts kopā, kas veidojās jau vairāk nekā 10 gadus, un kurā es saskatīju ļoti daudz vērtības, un jā, tas bija tāds otrais gads, kad es pagarinu līgumu ar Stradiņu universitāti. Tajā laikā es vispār domāju, ka es ņem ārā dokumentus un vispār vairs nemācīšos, nebūšu mediķis vairāk, bet varbūt dzīve piespieda, varbūt visas blakus, kas bija, tas arī noved pie tā, ka es atgriežos mācīties medicīnu. Un es ļoti nenožēloju to. Ļoti esmu pateicīgs, kad tas tā notika. Arī iegūtā pieredze, ļoti sāpīgi īstenībā pieredze, tas gads ir vissāpīgākais, kāds ir man bijis savā dzīvē. Un tie notikumi, varētu teikt, ka tā bija depresija, bet man neviens nediagnosticēja depresiju, bet depresija no manas puses izpaudās tā, kad ir pazudusi dzīves jēga, pazudusi ticība par mīlestību, ir ļoti liels naids, un tev liekas, ka tu esi bezvērtīgs, ka tu neko nedari, ka tu esi neveiksme, un bija situācija, bija tāds periods, kad vienkārši sēžu uz šī paša dīvāniņa, sarāvies kūniņā un saku, I am a failure. Jā, gan jau bišķiņ pieskaršos pie šī perioda arī vēlāk, bet principā tas bija par studentu medicīnu. Un, protams, pēc tam atgriezos studēt. Ja sākumā tie iemesli nebija iemesls bija vienkārši kaut ko darīt, lai tiktu ārā no šīs bedres, tad gadus vēlāk un tagad tas iemesls jau ir kalpot cilvēkiem un palīdzēt cilvēkiem. Un
manuprāt, tas arī ir viens no maniem, kas man piepilda sirsniņu un dara mani laimīgu, ir tiešām mācīties un tad redzēt, kā tu vari palīdzēt citiem. Jā, un tāpēc es arī tagad turpinu mācīties, un mans sapnis ir psihoterapija, ārstēt cilvēkiem trauksmes, depresijas, ārstēt cilvēkiem, manuprāt, viena no vislielākajām slimībām ir nepateicībā, lai gan tā nav medicīnas grāmatās kā slimība domāta, bet norakstīta vismaz. Bet, manuprāt, tā ir tāda viena psiholoģiska slimība, kas liedz cilvēkam būt laimīgam. Un ko es ar to domāju, ir ka tu esi pateicīgs, tu mīli dzīvi, un tu jūties labi, un cilvēkam ir tāds negativity bias, ka viņš domā visu laiku par negatīvo, ka tev var notikt 4 pozitīvas lietas skolā, saņems 4 devītniekus, un tev būs 1 piecinieks, tu domās, ak, Dievs, es saņēmu piecinieku. Ar pateicību ir tā, ka, vismaz manā dzīvē, kad es apstājos un novērtēju to, kas man ir, un nedomāju par to, kas man vēl nav, vai to, ko es esmu pazaudējis, kad es nonāku tajā stāvoklī, kad man ir īstenībā daudz, es varu elpot, es varu runāt, es varu staigāt, man ir vecāki, man ir brāļi, es esmu drošībā, es varu paēst, man ir pajumta, tās primitīvās vajadzības, un domājot konstanti par tām, tās visas pārējās lietas, kas man vēl nav, vai nebūs, vai kuras es esmu zaudējis, tās pazaudē vērtību, pazaudē spēku, precīzāk spēku. Un, un manuprāt, pasaulē, vismaz manā sabiedrībā ļoti daudz trūkst tā novērtēšana, un tāpēc jau es saku, ka tā ir psiholoģiska slimība. Tas bija par students medicīnu. Brīvajā laikā strādāju sociālo mediju jomā, taisot, izveidojot saturu, ko es publicēju, un tas ir īsumā par to. Arī šis podcasts ir savu veidu darbs, ja tā vispār, tā definē darbu. Man nav darbs pie kāda cita, pie kā es eju un strādāju katru dienu. Nē, man bija kādreiz gan slimnīcā, gan laboratorijā, un pašlaik ir studijas un šāda veida darbs. Ikdienā nodarbojos ar ļoti daudz hobijiem. Viens ir ģitāra, kā jūs varat redzēt tur. Varbūt kāds viesis man pajautās, vai es kaut ko nospēlēju, un es centīšos nospēlēt. Man ģitāru vienkārši spēlējot, es nezinu, es tā kā varu nedomāt par neko, un tajā mūzikā vienkārši ielausties iekšā un izjust to mūziku, un tas arī dara mani šausmīgi piepildīt un laimīgi. Bieži vien es vienkārši paņemu ģitāru, uzlieku sev vārdus priekšā un notis un spēlēju un dziedu ar savu netrenēto balsi. Un vienkārši tas man ļoti patīk. Un runājot par mūziku, arī esmu pierakstījis tādu, lai iepazītu mani, lai saprastu, kāpēc es esmu šeit un tādā garā, kādu mūziku es klausos. Un, kad es biju 2. klasē, šis ir Gucci, mans mīļais kaķītis. Viņam ir 3 gadi. Viņš ir mani bijusi arī to, kad aizbraucām uz laukiem, braucām kopā. Es viņu trenēju, labi. Pēc tam pastāstīšu par Gucci. Viņš ir arī ļoti liela man dzīves daļa. Kopā esam jau 3 gadus. Un viņš ir mans, viņš ir, viņš arī gribēja būt kamerā, tāpēc atnāca. Kā viņam gribas, ja viņš grib samīļoties, tad viņš atnāks, ja viņš negribēs samīļoties, tad viņš vienkārši, skraidīs pa māju un kaut ko darīs.
tā kā, viņš nav tā kā suns. Ja tu gribi mīļot, tad tu paņem suni rokās, un tad tu viņu mīļo, un sunim vienmēr patiks. Kaķis ir tāds, atnāk, es negribu, lai tu man mīļo, es iešu paskaidīt. Bet tad, kad viņš atnāk, es gribu, lai tu man pamīļo, tad tev ir jāmīļo. Tā kā arī tāds nedaudz treniņš prātam. To, ka tu gribi, ir tie brīži, kad es atnāku mājās, es gribu apsēsties divānā un paņemt kaķīti rokās un bišķi papājāt un bišķi pamīļoties. Viņš tajā brīdī negrib. Un man ir tāds, nu labi. Par mūziku runājot. Es atceros 2. vai 3. klase bija tāds jāuzraksta, kas tev mīļākā dziesma ir. Un es uzrakstīju mīļākā dziesma, man ir Leona Lewis, Bleeding Love. Jā, un apmēram šāda veida mūzika arī esmu klausījies un man patīk. Mīļākie izpildītāji Eds Šīrans, Dermots Kenedijs, Luiss Capaldi, nesen ļoti iepatikās dziesma Bensons Bones, Beautiful Things. Jā, un šāda veida tāda lēna mūzika, kas ir dzied par mīlestību, klausos principā visu laiku. Pat aiziet uz svaru zāles, var klausīties šāda veida mūziku un vienkārši skriet krosu un klausīties Ed Sheeran Perfect. Man tas patīk, man nevajag tādu ritīgi skaļo mūziku, kas vienkārši augsts beats per minute un ne. Es klausos un vienkārši, jā, tā arī viena tāda lieta, kas man sirsniņā liek pukstēt straujāk un liek sajust tādu piepildījumu. Un jā, tas bija par mūziku. Tālāk esam nokļuvuši pie tādām ar treniņiem, ko es tagad daru. Trenējos. Man liekas, ka es saku par daudz. Es centīšos to nedarīt. Jā. Treniņi. Jā, ļoti labi. Jāpacerās laikam kafiju. Kafijas dzeru man tā laikas kaut kāds 3-4 reizes dienā. Apmēram, jā. Dažreiz izdzeru vairāk, dažreiz mazāk, bet man ļoti garšo kafiju. Un es bez kafijas nevaru vairs izdzīvot. Arī brokastīs kafija, ja otrās brokastis, pēc 2 brokastīm arī kafija, un tad ir vienkārši tāds, un ja es neizdzeru kafiju, tad es vienkārši nevaru koncentrēties, man nāk miegs, un, nav labi. Jā, treniņi. Es kādreiz spēlēju basketbolu, diezgan labā līmenī, no 7 gadu vecuma, un es atceros 7 gadu vecumā, es trenējos Daugavas sporta namā pie trenera Mārtiņa Fomina. Tagad atceroties ļoti labs treneris, bet tajā laikā likās ļoti stingrs, prasīgs, bet manuprāt tādam trenerim ir, tagad atceroties, var pateikt tikai pozitīvo. Un, jā, es atceros vienu no pirmiem treniņiem, bija 7 gadi, un es īsti negribēju trenēties, un vecāki vienkārši piespieda to darīt. Un viens no pirmiem treniņiem, un treneris Mārtiņš stāv priekšā, un viņš prasa, paceļiet roku, kurš gribētu spēlēt NBA, un visi pacēla rokas, un es nepacēlu roku, tāpēc, ka man negribējās trenēties, es negribēju šeit atrasties. Un, jā, kaut kādā piespiedā lika trenēties, un pēc kaut kāda laika es vienkārši sāku palikt labāks. Un bija tā viena vasara, kad bija 1-1 turnīrs, un es uzvarēju to turnīru, un finālā nospēlēju 16-2 vai 3 un vinēju. Un pēc tā laika es vienkārši dominēju, teiksim tā. Un, jā, un tad, kad tu dominē, un tad, kad tev sanāk kaut kādas lietas, ko tu dari, tad arī tev sāk patikt. Tas pats ir arī skolā. Vai ir kāds priekšmets, kurā tu saņem 4 un 5 un tev patīk tas priekšmets? Es šaubos. Man vismaz dzīvē ir bijis tā, ka ja es saņemu labas atzīmes un ja man izdodās tas, ko es daru, man tas arī patīk. Es tikai nezinu, kas ir sākumā.
vai tev patīk, un pēc tam tev būs labi panākumi, vai arī tev ir labi panākumi, un tad tev patīk. Manuprāt, arī šeit ir tā atšķirība, ka tu mīli, ko tu dari, un tu dari, ko tu mīli. Mīlēt, ko tu dari, ir, manuprāt, tad, kad tu sāc darīt, un tad tev sanāk, un tad tu to iemīli. Bet mīlēt, darīt, ko tu mīli, ir sākumā mīlēt kaut ko, un tad censties, un tad tu paliec labāks, un tad drusciņ citādāk, es nezinu, vai doma ir saprast, bet, jā. Jā, un tādi pagāja 19 gadus ar basketbolu. Esmu spēlējis 3 jauniešu izlasēs, kandidātos bijis vairākās, un aizbraucis uz Ukrainu, uz Kijevu, 16 čempis Eiropas, dabūjām pat dibenu normāli 13. vieta, spēlējām pret, tagad Džeks Bostonas Celticos spēlē tāds Mihaļčuks no Ukrainas, iemeta 30 punktus pret mums, es vienkārši tajā laikā paskatos, ak, Dievs. Jā, un īstenībā 16 gadu izlase bija tāds nolaišanās uz zemes, jo pirms tam es domāju, ka es esmu baigi labais, un uz 16 es baigi neko neparādīju, un pēc tā laika arī pazuda tāda ticība par to, ka es varu būt basketbolists. Viena lieta, ko man arī tētis pirms tam pateica, ja tu neesi U16 beigas špīlers, tad tu nebūsi vispār, un es kaut kā to baigi uztvēru, un varbūt tētis jau negribēja slikt, un viņš varbūt arī neatcerās to, ko teicis, bet arī negribēja tā ietekmēt, bet manā galvā tas bija tā, es 16 gados neesmu, tad es nevaru būt vispār. Lai gan tajā pašā laikā es atceros 16 gadu izlasi, Jānis Blūms atnāca pie mums uz treniņu un pateica, ka viņš pats nebija nevienā jauniešu izlasē, bet viņš vienkārši turpināja spēlēt basketbolu, un tikai ar smagu darbu, ar nepadošanos, ar vienkārši cītību viņš nokļūt tur, ko viņš ir. Bet, jā, manā dzīvē tas nepiepildījās, bet basketbols ļoti daudz ko devis. U18 izlase Grieķija, Turcija, U20 Turcija. Esmu arī spēlējis Amerikā 1 gadu. Tas bija tieši pēc vidusskolas. Aizbraucu, dzīvoju tādā Lee Academy. Un tā bija vieta, kur principā lauki. Tur ir zāle, kojas, skola, ēdnīca, beisbola, softbola laukums, futbola laukumi, benzīntanks, picērija un pāķu mājas. Apmēram tā, nav tik traki, bet, jā. Principā tur nekā nebija. Un gadu nodzīvoju tā diezgan smagā tādā armijas režīmā, kad no rīta treniņš, es neatceros, vai 5:30 vai 6, un rīta treniņš ir tāds, kad vienkārši ir tāds tipa drills, kad mēs sastājamies rindiņā, un treneris stāv uz 3 punktu līnijas pa vidu, un mums rindiņā, pirmais ar bumbu, viņš uzmet pa dēli, otram ir, kas ir aiz viņam jānoķer gaisā, un jāuzmet atkal pa dēli, un tad jāskrien apkārt trenerim, un tad mēs tādu no rīta sildījāmies. Un treneris jau, protams, nestāv uz tās 3 punktu līnijas, viņš pēc kaut kādām minūtes vai ko, viņš ir otrā laukuma pusē volejbola līnija, un tad sanāk tā, ka tu noķer pie trīnīša, pie soda apmēram tajā bumbu, met pa dēli un sprintā mauc atpakaļ. Un tad ir kaut kāds serbs, kas noķer bumbu, uzmet pat stīpu, un tā viņa bumba aizlido projām. Un treneris saka, sākam no jauna. Un tas ir no rīta, iedomājieties, tu esi pamodies tikko, aizies zālē, un tu jau jūti, tulītās būs smagi. Un ir jāsāk no jauna, un tad ir vienīgā galvā doma, ko tu gribi darīt, ir vienkārši nokrist zemē, sarauties kūniņā un bišķi paraudāt. Bet jā, tāda bija gads pēc vidusskolas Amerikā, un, protams, tas jau nebija, tie smagie treniņi arī atmaksājās. Amerikā sistēma, kurā es spēlēju, bija 2x20 minūtes, Latvijā 4x10, un 2 periodi pa 20 minūtēm, un es biju notrenējies līdz tādam stāvoklim, kad es varu noskaidīt kādas 13-15 minūtes. Man arī lika spēlēt, no sezonas vidus, kad bišku pierādīju sev arī Amerikā.
un diezgan labi panākumi, ja jūs vēlaties, varat noskatīties mani highlight video. Diezgan iespaidīgs, es domāju. Daudz danki, daudz trīnīši, daudz tāds ļoti, jā. Un, un tad pagājušā gada 23. Septembris pēc ilgiem pārdomu brīžiem pateicu, ka es basketbolu vairs negribu spēlēt, jo Stradiņu universitātē tās 6 sezonas nospēlēja vai 5, 6. Ir katru dienu, katrs vakars, sestdienās, svētdienās ir vai nu treniņš, vai nu spēle, izbraukumi. Tad pat nedēļas vidu ir izbraukumi un vienkārši tu tāds otrs darbs un ļoti daudz laika tas prasa. Un, tad izdomāju vienkārši beidzot pieņemt lēmumu, pakārt savas kedas uz nagliņas un viss beigt spēlēt. Un, tas ir par basketbolu. Un visu laiku to pēc tam pārdomāju. Nē, es pat nepārdomāju. Es tā kā biju izdomājis tādu lēmumu pieņemt un ļoti pateicīgs esmu par to. Un laiks ir palicis daudz vairāk un var pievērsties citām lietām, kā pieņemsim šis podcasts. Un esmu pateicīgs par to. Nepietrūkst. Tas laikam bija tā lieta, kas man labi sanāca, un tāpēc tas man patika. Nevis tas man patika, un pēc tam man tas labi sanāca. Un es pat redzēju sapni, kad es esmu tā kā aizmirsis sporta tērpu, un es ierodos treniņā, un man saka, kur tev sporta tērps. Un tad es saku, es nezinu, vai es nākušu apakaļ, Džek, un es tā redzu to treniņu, un tad ir tā, es esmu savās ikdienas drēbēs, un es pasaku, nē, Džeki, es to nevēlos. Un, manuprāt, sapni diezgan daudz ko pasaka par to tavu, tiešām, ko tu pats vēlies tev iekšā. Jā, tas bija par basketbolu un par treniņiem. Jā, un ko es tagad trenējos? Es eju zāli, un zāli, principā, es eju katru dienu, lielāko daļu dienas, teiksim tā. Man ir, ko es esmu ievērojis, man ir vieglāk aiziet katru dienu nekā izlaist dienu. Ko tas nozīmē ir to, ka vienkārši es pasaku sev, tev šodien jāaiziet uz zāli, tu vēl neesi trenējies. Ej uz zāli. Un kaut es aizēju stundu, es sākumā paskrienu, krosiņu bišķiņu, noskrienu ik pa laikam kādus 2 kilometrus, bet šīs nedēļas laikā es jau 6 noskrēju zem, katru kilometru zem 10 minūtēm. Tā kā ātrums ir, zem 6 minūtēm. Ātrums ir plus 10 km/h kaut kur tā. Un lēnā garā audzēju šo kapacitāti, kad es varu noskriet. Tā, 28 minūtes. Nice. Nākamais ir personīgā attīstība, ko es esmu ierakstījis, ko es daru tagad. Ar personīgo attīstību es iepazinos 2020. gadā, kad piedzīvoju šķiršanos no meitenes, ar kuras bija 5,5 gadus kopā. Un sapratu, ka dzīvē kaut kas ir jāmaina, un ka man vajag, es nezināju, ko darīt, bet man vajag kaut ko darīt. Un tad es nopirku tādu grāmatu 5 AM Club, un tur ir visa ideoloģija par to, ka tu celies 5 no rīta un dari rituālu, stundu strādā ar sevi. Un man likās, ka tas tieši tas, kas man vajadzīgs ir, un lai, kaut kas mainītos dzīvē. Jo es esmu iemācījies to, ja tu gribi kaut kas dzīvē, lai tev mainās, tad tev jāmainās pašam. Un nezinot par efektiem, it kā izlasot par efektiem, bet, kad tu neesi to pamēģinājis, tu īsti nezini, kā tas ir. Sāku to darīt, celties 5 no rīta, meditācija, treniņš, lasīšana, reflektēšana, rakstīšana, vizualizācija. Un lēnā garā tas sāka palikt par tādu ieradumu, un es sajūtos labāks. Es sajūtos brīvāks brīvāks, ko es domāju, ir, kad es esmu pieņēmis kaut kādus lēmumus pagātnē,
un es neesmu tagad mierā ar tiem lēmumiem. Es visu laiku domāju, man vajadzēja darīt citādāk, nekā es izdarīju. Un ar šo 5 no rīta es sev piedevu, es nokļuvu mierā ar to, ko es esmu darījis, ar tādu domu, ka tajā brīdī, kad es to lēmumu izdarīju, es nezināju to, ko es zinu tagad. Un ja es zinātu labāk, es būtu izdarījis labāk. Un dienu no dienas, borējot sev galvā, piedevu sev un beidzot kļuvu mierā un sapratu, ok, ja es zinātu labāk, es izdarītu labāk. Un šis rituāls ir ar mani vēl joprojām, es to nedaru katru dienu. Es cenšos darīt to katru dienu un varu teikt, man tālāk pēdējā pusgadu laikā es esmu vairāk cēlies 5 nekā necēlies. Tas ir man tās lielākais progress, kādu es veicu pēdējos 4 gados. Tā kā, jā, vēl viena mācība ir vienkārši, par progresu un par salīdzināšanu, kad ir jāsalīdzina pašam sevi to, kas tu biji vakar, nevis to, kāds cits ir šodien. Tā kā, jā, es dzīvoju pēc tāda, ja es šodien izdaru vairāk nekā es izdarīju vakar, es esmu diezgan lielā mierā un diezgan pateicīgs. Jā, 5am personīga attīstība, lasīšana, pēc 5am club. Īstenībā, kā es sāku lasīt, daudz lasu salīdzinoši, bija 2020. Gada februāris, man vecāki bija aizbraukuši uz ārzemēm, un man lika pieskatīt mazos brāļus. Un maziem brāļiem, man ir 2 mazie brāļi, 3, viens ir sīkais, 2 ir mazie brāļi, un viņi lasīja Harry Potteru. Es Harry Potteru neesmu lasījis, iepriekš nebiju. Un viņi lasīja, un es gāju vakarā lasīt viņam priekšā. Un visi ir teikuši, ka Harrijs Potters ir baigi foršā grāmata. Un es nebiju lasījis un īsti nesapratu. Tikai filmas bija redzējis, un filmas man ļoti patīk. Nu jā. Un tad ir Gucci, kurš tagad grib paspēlēties. Jā, un lasīju priekšā viņiem grāmatu, un tās bija otrā daļa, un man ļoti iepatikās. Un es sāku lasīt paralēli pirmo daļu. Un, jā, ja ir skaņa, tad Gucci vienkārši grauž kaut kādu, jā, viņam spēles tagad ir. Es ceru, ka skaņiem, bet tas nebūs traucēklis. Nu jā. Un tad es sāku lasīt un atradu tādu patiku pret lasīšanu, jo iepriekš es biju lasījis, bet man nebija tāds baies passions un tādā garā. Un, jā, un tad parādījās tas 5am clubs, un pēc tā laika es sāku vienkārši lasīt. Es lasu vakaros, pirms gulēt iešanas. Man nav tā, ka vajag izlasīt 10 lapas vai ko, bet es vienkārši paņemu grāmatu, jo tāds ieradums ir izveidojies. Paņemu grāmatu un sāku lasīt, un tad lēnā garā sajūtu miedziņu un eju gulēt. Un arī no rīta rituāli veicot. Tagad, ja ņemot to 5am club 4 gadus atpakaļ, to visu sākumu, un tagad rīta rituāls ir bišķi izmainījies. Izlasīju jaunu grāmatu Hal Elrod's Miracle Morning, arī par rīta rituālu un kā dzīvot tādu piepildītāku dzīvi. Tas rīta rituāls sastāv no 6 daļām, un viņš saucās Savers. Pirmā ir silence, es atnāku un apsēšos šeit un vienkārši elpoju, ieklausos savā elpā, elpoju dziļi, cenšos ne par ko nedomāt, savu veidu meditācija, un kāpēc tas ir svarīgi, un manā dzīvē tagad arī tas redzu ikdienas mazos uzlabojumus, jebkurā saskarsme ar jebkuru cilvēku, vai tā ir universitātē, slimnīcā vai uz ielas. Dažreiz tu kaut ko pasaki, un pēc tam tu domā, ka man vajadzēja teikt tā. Meditācija, ieklausīšanās savā elpā ir process, ir spēja būt šeit un tagad, ir spēja izslēgt savas domas un koncentrēties vienai lietai. Manuprāt, dzīvē
Tas ir ļoti svarīgi, ka tu spēj koncentrēties vienai lietai, vai tu kaut ko dari, strādā, vai tas pats runā ar cilvēku. Bieži vien runājot ar kādu citu, kad kāds kaut ko stāsta, galvā ir tā, viņš pastāstīja to, man ir atbilde, man tagad ir jādomā par to atbildi, lai es neaizmirstu, un es īsti viņā neklausos. Bet tu vari teikt, ka tu klausies, bet ja tu domā, ko tu viņam atbildēsi, tad tā nav klausīšanās. Un meditācija ir šīs spējas pilnveidošana, ka tu izslēdz visu ārā, ieklausies elpā, trenē koncentrēšanos vienai lietai. Jā, un tas dzīvē man vismaz atmaksājās ļoti. Es cenšos, kad es runāju ar kādu, es cenšos nedomāt, manā galvā samazinās tās lietas, par kurām es domāju ikdienā. Vai nākotne, kas man darbi ir jāizdara, vai pagātne, ko es neesmu izdarījis tā, kā es esmu vēlējies. Un ar meditācijas treniņu šīs domas paliek arvien mazāk un mazāk, un es spēju tagad pateikt to, ko es rītdien domāšu, man vajadzēja pateikt tieši tā. Bet, protams, tas ir viss treniņš un tas ir viss process, un, protams, man arī ir tā, kad es pārdomāju un saku, man nevajadzēja tā teikt, man vajadzēja citādāk pateikt. Protams, visi jau nevar iemācīties visu uzreiz, un mēs esam tādi, vismaz es esmu tādā mūžīgā mācīšanās procesā un attīstīšanās procesā. Jā, par lasīšanu es varu ieteikt, mīļākie autori man ir bišku pārkārtoju savu dzīvokli arī, un ir atvēlēti 3 plaukti 3 autoriem. Viens ir Paulo Coelho, kurš ir slavenākais darbs alķīmiķis, bet viņam ir ļoti daudz cita darba, kas ir man ļoti, ļoti patīkami un vērtīgi. Otrais ir Robins Šarma. Es domāju, ka man ir visas viņa grāmatas. Nē, man nav pirmā. Un viņš, starp citu, tagad aprīlī izdos jaunu grāmatu, to jau es esmu preorderojis. 8 bagātības. Tā laikam saucās. Un trešais plauktiņš ir Richardam Bacham, kuram slavenākais darbs ir Kaija vārdā Jonathans Livingstons. Un īstenībā to grāmatu mums lika lasīt vidusskolā 12. klasē. Bet tad, es nelasīju viņu visu, un es izlasīju maz drusciņu. Tad man tas nelikās tik ļoti spēcīgi. Stāsts ir vienkārši par kāju, kura lido un redz apkārt, kad kājas ir tādas, kas vienkārši no punkta A līdz punkta B aizlido, jo punktā B ir kaut kas, ko paēst. Bet viņš to ideju par to, ka kāja ir domāta tikai, lai aizlidot no A līdz B, lai kaut ko paēst, viņam tas nepatīk. Viņš nedomā, ka tāda dzīve kājām vajadzētu būt. Viņš domā, ka tas pats process lidošanas ir tas svarīgākais. Un tad viņu izmet ārā no visa bara, un viņš aiziet projām, jo viņam patīk lidot. Ļoti vērtīga grāmata, iesaku izlasīt. Jā, tas bija par lasīšanu. Un te ir rakstīts ceļošana. Ceļošana arī ir viens no tas, kas man patīk darīt, aizbraukt kaut kur. Bet par to es baigi nestāstīšu. Un, protams, podcasts. Es esmu vienmēr iedomājies sevi, ka es varu šādi runāt, un īstenībā tas tāds mazais sapnis, un tagad sēžot šeit, ir sestdienas rīts, un es pateicu sestdienu, es izgulēšos, nelikšu modinātāju, un es pamodos 7. Un pateicu sev, ka es celšos vienkārši tad, kad es pamodīšos. Ļoti loģiski, jā. Un piecēlos, paliku gultā, skatījos griestos, un tad es iedomājos par podcastu un iedomājos par sestdienu. Un es gribu sev uzlikt tādu sestdienas, tās ir podcastu dienas, ka es atnāku regulāri un uzaicinu kādu ciemos un parunājos un izdodu vismaz vienu epizodi nedēļas laikā. Tāds ir mans mērķis. Un tagad sēžot šeit un runājoties, un viss ir
ir tiešām tagad tāds mazais sapnīts piepildās. Un, jā, tas ir tikai sākums. Tas ir tikai sākums. Bet tas ir viens brīnišķīgs sākums. Ļoti labi. Par mūziku jau es pastāstīju. Un tad man nākamais ir tāds punkts. Ir jau 40 minūtes, Haidī. Es centīšos zem stundas vajadzētu iekļauties. Ok. Self-made man. Tas ir cilvēks, kurš ir pats sevi izveidojis. Un es to nevaru attiecināt uz sevi. Man liekas, ka neviens cilvēks nevar attiecināt to uz sevi, jo katrs cilvēks pieredz savā dzīvē noteiktas pieredzes, noteiktus cilvēkus, kas iemāca. Un arī manā dzīvē ir ļoti daudz cilvēku, no kuriem es esmu mācījies, kuri man ir kaut ko mācījuši. Un bieži vien šīs mācības nāk ar tādām spēcīgām emocijām. Un man patika viena no grāmatām Markus Aurēlijus meditācijas un arī Arnolds Schwarzeneggera 7 Tools for Life, un viņi abi beigās Arnolds Schwarzeneggers piemina Markus Aurēlijus par to, ka viņš savā grāmatā uzrakstā par to, ka viņš nav self-made man, lai gan daudz viņu par to viņa tā uzskata. Un viņš uzrakstīja cilvēkus, no kā viņš ir mācījies. Arī es esmu centies uzrakstīt tā, no ko esmu mācījies. Un varbūt to es atstāšu sezonas tālākajā gaitā, man tā liekas, to vispār es varēju neteikt. Bet, jā, tas ir īsumā par mani. Laikam es esmu visu pastāstījis, pa lielam. Un tad par ietekmes spēku. Ietekmes spēks. Tas nosaukums arī dzima diezgan ilgi. Ietekmēt, tas ir viens vārds, man nepatīk tas vārds influencēt, influencers. Tas ir tāds nodrāsts jēdziens. Tās influencer ir tas pozitīvais, ko tu citam cilvēkam dod kaut kādu vērtību, bet mūsdienās, ko es skatos, influencers ir tas, kas nopircis kaut kādu mazu sunīti un iet pastaigāties. Šodien skaisti apkārt ir un es pastaigājos ar sunīti. Es lietoju tur tādus krēmiņus. Manuprāt, tas nav... Manuprāt, tā influence vajadzētu būt, ka tu tiešām strādā pie sevis, ka tu trenēties, tu lasi grāmatas, tu dari kaut ko noderīgi ar savu dzīvi, kas tev palīdz būt vērtīgākam, lai tu varētu sniegt vērtību citiem cilvēkiem. Spēks, ietekmes spēks, jā, un es ceru ar visām intervijām un cilvēku dzīves pieredzēm ietekmēt citu cilvēku dzīves uz labo. Te ir tāds punkts, ko sagaidīt viesus, daudzas dažādas dzīves pieredzes. Man draugi ir mediķi, man draugi ir basketbolisti, tāpēc visticamāk, ka sākumā būs arī tāda tipa cilvēku šeit. Man liekas, ka kāpēc es tā pastāstīju jau, ka baigi ļoti gribās runāties un uzzināt, kā cilvēki citi dzīvo, un, manuprāt, katram ir stāsts, un katrs var sniegt kaut kādu vērtību, kas var palīdzēt. Un vēl tāda viena doma ir, ka tās problēmas, kas ir tagad, kāds cits ir piedzīvojis, atrisinājis, un var tev to iedot, un arī ar šo podkāstu es centīšos izvilkt ārā no citiem cilvēkiem problēmas, pārdzīvojumus, un kā tie tika atrisināti. Un pēdējais punkts ir mans background, bet man liekas, ka es izstāstīju pa lielam visu, bet tādas nelielas vērtības, ko es gribētu īstenībā pastāstīt, no meitenes, ar kuru mēs bijām 5,5 gadus kopā, tad, kad mēs izšķīrāmies, es sapratu to, kad es dzīvoju tādā, tajā laikā, mana laime vienmēr bija nākotnē, tā nebija tagad. Es visu laiku domāju, kas man nav, nevis to, kas man ir.
Un tajā brīdī, kad tu zaudē kaut ko vērtīgu, vismaz es sapratu to, kad iepriekš, kad man tas ir bijis, es to nebiju novērtējis. Un tā galvenā mācība bija tāda, ka man vēl joprojām ir viss cits, un ja es nenovērtēšu to, kas man ir tagad, tad, kad man kaut kas būs, es atkal nenovērtēšu to, vai tad, kad es pazaudēšu, tikai tad es novērtēšu. Jā, un pēc tam es vienkārši sāku novērtēt to, kas man ir, un precīzāk to, kas man vēl ir, jo nekas dzīvē nav mūžīgs, izņemot mēs paši, bet viss kādreiz zudīs, un ja tu to nenovērtēsi to, kad vēl ir, tad, kad tas zudīs, tad būs tādi regrets, nožēla, un es savu dzīvi negribu dzīvot tā, un tas smagais brīdis šķiroties man to iemācīja. Sāka mācīt. Es nesaku, ka es to esmu apgūst pilnībā. Es strādāju pie tā, atgādinu sev lietas, par kurām man vajag būt pateicīgam, par kurām es esmu pateicīgs. Un katru dienu cenšos sev pateikt, tu elpo, esi pateicīgs, tev ir kājas, tu esi pateicīgs. Katru reizi, kad es skrienu, es esmu tik daudz staigājis uz kruķiem, tik daudz lauzis, mežģījis, visu ceļus potītis. Un katru reizi, kad tu esi izstaigājis mēnesi uz kruķiem, pēc tam staigā, tu esi tik laimīgs, ka tu vari pastaigāt. Un es cenšos to nepazaudēt. Katru reizi, kad es skrienu, es paskatos uz savām kājām, paskatos uz muskuļiem, kas ir virs ceļa, un es varu skriet, es varu staigāt, un cenšos vienkārši pateikties par to. Mazais. Jo. Jā, tā ir pirmā mācība un viena no svarīgākajām dzīvē, ko es esmu ieguvis. Jā, un pa lielam tas ir arī viss, ko te ir vēl kaut kas pierakstīts klāt. Varbūt daudz ko nepateicu, bet man liekas, ka laiks arī ir diezgan aizgājis. Un 48 minūtes priekš pirmā podkāsta ir diezgan tāds normāls laiks. Jā, tā kā man bija ļoti liels prieks ar jums runāt. Man patīk, es skatos kamerā un saku ar jums runāt. Bet, jā, es ceru, ka šī ir tāda laba ievada epizode. Es ierakstu to otro reizi. Pirmo reizi bija sviests, un es ceru, ka tagad ir mazāks sviests. Tā kā, ja ir kādi ieteikumi, ja ir kaut kādi komentāri, droši šis podcasts būs YouTube'ā, un es centīšos atrast kaut kādas platformas, kur es varu ielikt. Gan Spotify, gan Apple un visur pārējo. Tas ir vēl liels darbs, kas ir jāizdara. Bet, jā, tad nākamajā epizodē te jau būs kāds viesis, ar kuru es runāšos un centīšos attīstīt savas intervēšanas prasmes. Un, jā, redzēs, kā tas viss notiksies. Un vai tas sanāks, bet es ļoti vēlos, lai tas sanāktu. Un, jā, īstenībā es vēl nepastāstīju par podcastu, vispār par iepriekšējo pieredzi. Man ir vēl apsoli ilgi nerunāšu kaut kādas pāris minūtes. Par podcastu, jā, kā es iepriekš teicu, ka es vienmēr spēju sev iedomāties runājot, un man ir Čoms Edgars Lācis, un viņš taisīja iepriekš podcastu, un es viņam atgādināju, kad būs jaunās epizodes. Un tad viņš man piedāvāja, jau taisam kopā. Un tad mēs sākām tādu projektiņu 22. gadā, tās martā izdevām pirmo epizodu Saldē ēdienā. Viņš vēl joprojām ir Apple Music un Spotify'ā. Un mēs tāds pats princips intervējot cilvēkus, iepazīstot citu cilvēku stāstus un tā. Un tad mēs ierakstījām kaut kādas 11 sērijas. Un jā, viņš bija, protams, vadītājs. Es biju tur blakus un vienkārši mācījos. Bet tajā laikā man arī likās tas, kad es iegūstu pieredzi, lai kādu dienu pats to varētu darīt. Un šodien tas viss lēnā garā piepildās. Jā, tāda ir iepriekšējā pieredze. Un jā, tas ir arī viss. Man liekas, ka bija ļoti forši. Es ceru, ka jums ir tāds priekšstats par mani un kāpēc es esmu šeit.
un nedaudz pastāstīju, varbūt, es nezinu, kā sanāca. To laikam pateiksiet jūs. Jā, un tas ir laikam viss, ko es gribēju pateikt, un paldies tie, kas noklausījās. Un jā, te jau līdz nākamajai reizei es ceru, ka būs kāds nevis es ceru, bet iepazīstināšu jūs ar kādu jaunu viesi. Un jā, tad redzēsim, kā tas viss iet tālāk. Paldies par uzmanību. Ir sestdienas rīts, 9:00 nu jau ir. Un jā, es pat nezinu, kā nobeigt šo epizodu, bet jā, laikam ir vienkārši jāsaka tā. Tiekamies nākamreiz.